Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, Lat-Telekom televīzija. Labrītiņ šo skaisto rītiņ, šo burvīgo rītiņ no Mārtiņa rīta, no Vincenta un no Labvakar. Un šodien es jums runāšu par visseksīgāko dārziņu, kas mums ir pasaulē. Un tas ir baklažāns. Un baklažāns, mēs redzam, ka viņi ir daudz dažādu formas, lielumi, griezumi. Viņš ir seksīgs, jo viņš ir ratnieks kartupeļiem un tomātam. Un ar baklažānu var darīt visu, izņemot vienu lietu. Viņi var karstu, augstu, grillēt, barbekjuēt, fritētu, sautētu, cepeškrāsnī cept pildītu, nepildītu, marinētu, miklā ieceptu tempūrā un pat zaptē salātos un dipos. Vienīgais, es neiesaku viņus ēst jēlus, viņš ļoti, ļoti šķiedrains ir. Bet arī, viņi ir arī ne tikai no kartupeļu dzimtas, tas arī no tabakas dzimtas. Ja tu esi pīpmans un nevar uzmest pīpēšanu, ēd daudz baklažānus, jo te ir nikotīns iekšā. Tas ir nikotīns, kas netraucē cilvēkiem tā kā kas nepīpē, bet ja tu gribi pamest, tad tev jāiet ļoti, ļoti daudz. Tagad galvenais, kad mēs meklējam baklažānu, ir skatīt, meklēt, kad viņi šeit ir zaļi un veselīgi. Jo es gribu parādīt jums salīdzinājumu, kāds viņus nevajag pirkt. Šādi te, ja viņi nav zaļi, un ja viņi ir apdauzīti, pleķaini, viņi nav derīgi. Nepriekš mūsu ķermenīm. Varbūt priekš kādu zvēru, bet nepriekš mūsu ķermenīm, un šāds mēs te nelietojam. Interesanti, ka mēs redzam baklažānu, šis ir, pārsvarā balts. Ir pilnīgi balti. Jūs zināt, oriģināli, angļi viņas sauc par eggplant, olas tāds. Jo viņš pilnīgi izskatās pēc olas. Pirmā recepte – baklažānu zupa. Jā, zupa no baklažāniem. Es domāju vispārīgi, vai Latvijā baklažāns ir populārs. Es domāju, ka viņš nav pārāk populārs. Un dažās vietās, kuras esmu gājis baudīt, tas baklažāns nav pareizi sagatavots. Tiksim, vienā vietā es biju tvaikotu dārziņu, tur bija baklažāns ielikts iekšā tvaikots. Viņš bija tāds pustvaikos, viņš tāds puspēdīgs bija, ja? Baklažāns, viņš ir spēcīgs, viņš ir sātīgs, viņš ir garšīgs. Nevajag viņu tā kā princesa apieties. Kad runājot par princesēm, arābi, ir tāds teiciens. Ja tev līgava neprot gatavot baklažānu 50 dažādos veidos, nepreci viņu. Amen. Tātad supa ir pirmā recepte, ko es gatavošu, un viņa ļoti, ļoti svaiga, ļoti dzīva, ļoti garšīga, ļoti kalorīta. Ko tu vēl gribētu no zupas? Arī ļoti veselīga. Un pirmais, kas ir vajadzīgs, ir tomāti. Mēs darām šo divās daļās, bet viņi ļoti, ļoti viegli gatavojās. Pirms ņemam burkānu, sagriežam burkānu šķēlēs. Ja viņš ir par resnu, tad uz pusēm. Un ja jūs domājat, es jums rādu kāds importa baklažāns, viņi nav importa, viņi tepat nāk no Latvijas, no mūsu zemniekiem. Un man tagad ir kā 3 zemnieki, kas man specifiski audzē baklažānus. Tātad liekam burkāņus uz paplātes un tomātus. Šī ir sarmītas tomāti no zosēniem, arī ļoti, ļoti stingri. Tas nozīmē arī
pareizi audzēts. Ne tā, ka viņi izkrīt ārā, kad viņas aizties no tādas fabrikas siltumnīcas. Tad tie pagriez uz pusēm, liekam uz paplātes, pagaidām vienalga kā, un čiploks. Tagad čiploks iet fenomenāli labi ar bakližānu un ar tomātiem. Un bakližāns viņš uzsūca, viņš tā kā švām, viņš uzsūca to, ko viņai lieci klāt. Tātad šie te čiploki, viņi tagad varbūt ir smagi, bet, kad viņi izcepās, karamelizējās, tad viņi pārveidos un uz ļoti saldi. Piperus un jūras sāli un olīveļu. Samaisam šo kopā. Un, lai tas tomāts grieztā daļa guļ uz lejas. Voilà. Tā, noliekam to pie malas un tad ķersimies klāt pie bakližāna. Otrā daļa zupai. Es iesaku lielu bļodu un apmēram 3 bakližānus. Tas ir drišķi pār par kilogramu. Tomāti man tur kādi 800 gramu, bet es gribu, lai uzsvars ir uz tā bakližāna. Ne tā tomāti šoreiz. Un šo tad bakližānu mēs pārgriežam viņu uz pusēm. Un tad lielos kubos, te nav jābūt precīzam. Liekam lielā bļodā, jo mēs viņus maisīsim. Nākamā, ko mēs liksim klāt, baltās pupas. Šitās Ināra Jansons pupas ir no aizputes, un pupas ir jau novārītas. Neliekat iekšā sauses, kur viņas tas smuks spiežās. Un karī pulveri. Tagad es domāju, šī te recepte viņi varētu nākt no Indijas, jo Indijā ēd visvairāk bakližāns nekā kādā citā tautā. Indija numur 1. Jūras sāli. Un te man ir visādīgi rozā piperi, baltie piperi un arī melnie piperi. Un vedam to klāt. Un atkal olīveļu. Es nelietotu citu eļļu, es tikai lietotu labu eļļu, kas mums atarijām ir laba, un tā ir olīveļļa. Un neuztraucieties, pa daudz labas eļļas neskādē ne bakližānām, ne mums. Samaisam. Un arī paralēli uz pandas te blakus liekam. Cepeškrāsnī iekšā, no apmēram 180 grādus. Un kādu pusstundu. Bet pēc 15 minūtēm viņas varbūt vienreiz pamaisīja. Bet es nelikšu jums gaidīt atkal to pusstundu. Man jau ir iepriekš izcepts. Un voilà. Rekur tie tomāti tagad viņi tādi grunkaļaini. Un kas ir jādara, ir jānoņem tagad ir miza no tomātiem. Bišķīt es te aizrāvos. Vajadzētu gan izņemt to sērdi ārā no tomāta pirms mēs viņus liekam krāsnī. Var jau arī pēc, bet viņi ir daudz vieglāk no svaiga tomāta izvūt ārā nekā no cepta. Tagad mēs liksim viņu blenderēt, to masu, tos tomātus. Un mēs, ko darīsim, mēs sablenderēsim. Katreiz sākam uz lēno un nekad karstu. Un viņš būs
Labi bies. Labi bies. Un šo mēs tagad liesim katlā. Nekur patīkam bies. Pieliekam te klāt dārzeņu buļļonu. Un daļu, un tikai daļu no šī te baklažānu un baltās pupas masu. Voilà. Šo mēs atkal pielējam klāt. Un ne, te ir samērā daudz biezums vēl palicies. Mēs vēl pieliekam klāt dārzeņu buļļonu. Var jau ūdeni arī, bet, ja grib tiešām izcilties viesu priekšā, tad lietojiet buļļonu. Un es esmu ar to pašu laiku, es esmu tagad iztīrījis manu blenderu. Voilà. Tagad liekam šo te uz atklātas liesmas. Un liekam klāt, šo samaisam, tā kā saule riet izskatās. Un liekam klāt baklažānus un baltās pupas, lai tur ir uz ko uzkos arī uzgraus. Iemaisam, un tad, lai viņš tā apmēram, kāds 10 minūtes maigi pavārās. Voilà, viņš kāds 10-15 minūtes, tie maigi burbuļojies ir. Tagad galvenais, kas pirmais pavāram katreiz jādara, pirms viņš to citiem, ir pašam jānogaršo. Pipers ir labi, bet stāli. Sāli, es pieliku savu jūras sāli klāt. Ja jūs gribat viņu plānāk, pieliekat klāt vēl buļļoni, ja pat ūdeni. Kā mēs pasniedzam? Pētersili, korianderu. Paņemat tā kā viņi dara Arabu valstīs. Šitas viņiem ir daļa no veselības dabiskām zālēm. Zini, tas aromats, tā smarža. Viena ēdam karot skābo krējumu. Viņš iet ļoti labi skābo krējumu. Un garšaugus pa virsu. Es domāju, ka jūs šo te pamēģināt, jūs vairs negribētu ne desu, ne sieras maizīti ēst. Šī recepte ir domāta cilvēkiem, kam negaršo, nepatīk, ja pat dārgi ir ikri. Tā kā sterleta ikri, belugas ikri. Ko es tagad jums gatavošu, ir trūcīgo cilvēku ikri. Poor man's caviar. Un šī recepte man ļoti patīk, un viņi ir tāda, ko tu var gatavot tajā dienā, dienu iepriekš, pat 3 dienas iepriekš. Man patīk, ka viņš ir silts, tūlīt pasniegs, bet ja taisa dienu iepriekš, tās garšas vēl ievelkās tā kā laba zupa, teiksim tā, piemēram, ko es tagad pat uztaisīju. Tātad pirmais, mēs pārgriežam to baklažānu uz pusēm. Un ka jūs varat redzēt, kur ir tie ikri. Šīs tā sēklas, un tā sēklas viss ir ēdamas. Tas nav tā kā ābolim jāspļauj ārā, šīs viss ir ēdams. Pirmo, ko mēs izdarām, mēs iegriežam ar asu nazi, un šī veida
kā šos te ikrus var gatavot, ir varbūt 1001. Tāpat kā ir tik daudz arābu naktis. Nākamais, mēs paņemam sāli, un varbūt es tagad zinu uzskaist to sāli, un redzēsim, kas te notiksies te tūlīt. Viņš uzreiz viņš sāk asarot. Sāls izvelk ārā to šķidrumu. Un pašas vēlāk mēs arī mēs izvilksim vēl vairāk to ūdeni, kas tajā baklažānā iekšā. Viņi oksidējās, tātad jāstrādā ātri. Un paņemam čiploks priekš katra baklažāna vienu čiploktāju. Un pirms es uzlieku čiploku, vēl pieliksim klāt melnos piperus. Uzskaisam pa vienu. Mēs viņus te darbā saucam pa čībām. Viņš izstāstā kā čības. Un tad rozmarīnu uz katru pa vienu rozmarīnu un arī timijānu. Tad saliekam abus galus kopā un it kā atšķirs mums bija tāda veikala sakta. Zinu, ko viņi katreiz smuki darīja. Es jums parādīšu. Atgādināšos. Viņas dāvanas smuki iesaiņoja. Un te ir tā kā konfekte, tā dāvana. Uz baklažānas ir iepakots. Un kad tas cepsies cepeškrāsnī, visas labums tad paliks tur iekšā. Voilà. Cepeškrāsnī iekšā, kad pusstundu, 40 minūtes, apmēram 170–180 grādus. Trīsdesmit 5,5 minūtes pagājušas. Redzēsim, vai mūsu baklažāni, kā mēs saucam puiši šeit, čības ir gatavas. Un jā, viņas ir ļoti karstas. Un es tagad iesaku varbūt pagaidīt, kad viņi atdziest, bet es esmu ļoti nepacietīgs. Bet kad viņi ir silti, karsti, tās pārējās garšos, ko mēs liekam klāt, viņi vēl labāk ievelkās iekšā, nekā viņi būtu augsti. Tagad es jums parādīšu 3 veidus, kā šo te varētu sagatavot. Un taisu vaļā un mums tagad šie te zaļumi tie nav vajadzīgi, bet pārējais mēs te varam izmantot. Tagad ar karoti, ko mēs darām, mēs izgrebam to baklažānu ārā no viņas pastalas. Tā miza šai receptei nav ēdama, kad jūs redzējat, kad zupā es viņu atstāju. Viņi ir ēdami. Ir dažas sugas, kas ir ļoti rūgtas. Nu, šīs te Latvijā audzēts, viņas nav tik rūgtas. Ja viņas ir komerciāli audzēts, viņas varētu būt ļoti rūgtas. Un kas tad notiek? Kas tas nozīmē? Tad nozīmē, mums jāsagriež, jāapkaist ar sāli, jāapgriež viņas otrādi un lai tā sula vairāk iztek. Un tad, iedomājieties, jūs esat riktīgs Japāns un herā! Atceries, kad es to tunci griežu šeit un tāpat tās. Tie mīļie Japāņu kulināriskie vārdi herā! Un čop. Tagad pannā man te pišķīt oliveļu. Un atšķirties oliveļa neskādē baklažānu. Viņš tikai palīdz. Un ko mēs gribam darīt? Mēs liksim iekšā. Un lai pišķīt tas ūdens vēl iztraikojās ārā no tā baklažāna. Un lai iecepās tā oliveļa. Un tikai kāds minūtes viņš jāstepina. Un tad uz tādu palielāku uguni, lai tā eļļa iecepās baklažānā, viņa labi saiet kopā, saplūst kopā, un lai tas baklažāns izgarojās no tā liekā ūdeņa, kas viņai ir.
Es esmu redzējis, kad viņa tāda gluda masa ir, nu tad es zinu, ka viņš nav roka darbs, viņš ir komercializēts. Un tagad redzēt vairāk un vairāk, kad mēs redzam ļoti daudz viņu ciklus. Voilà, redz, kur mums ir. Saplūdos mūsu oliveļa ar mūsu baklažānu ikriem. Bet te vēl nav cauri. Es tagad sadalīšu tos 3, tikai parādīšu jums, kādas dažādības mēs varam uztaisīt ar baklažānu ikriem. Jo tur nav tikai viena recepte viņam, tur ir simtiem. Pilnīgi simtiem. Un šis ir kaut kas, ko var uztaisīt tiešām 3 dienas iepriekš. Ilgāk es neturētu viņu gan. Bet tā oliveļa, viņa gan aizsargā tos ikrus. Tagad te būs vairāk varianti. Bišķīt pipers katrā. Tuč sāli. Izrēlā, Turcijā viņi ļoti ciena šo tahīni, ko es esmu jums agrāk rādījis. Un tā ir maltas sesamu sēklu pasta. Un tad tādu vienu karoti. Otrajā es likšu klāt, te man ir krējuma siers. Es likšu to krējuma sieru faktiski klāt pie tā tahīni. Tādu vienu ēdam karoti te. Pie otra es pielikšu klāt sadrupinātu kazas sieru. Tā ir mūsu paša meldara kazas sieras. Un pie trešā es pielikšu klāt šeiten Roquefort sieru. Arī iedrupam to iekšā. Tagad obligāti pie visiem mēs pieliekam klāt citronu sulu. Un tad pie tā zilā siera es pielišu klāt pekāna riekstus. Pie tahīni mēs pieliksim klāt ciedurriekstus. Un ciedurrieks katreiz bišķi tā apcep, tā bišķi tā viņu saspiedīs. Nu, pie tahīni klāt. Un arī, ko es iesaku pie visiem pielikt klāt, ir kuminu sēklas. Un tuč pie mūsu tahīni. Obligāti pie visiem koriandru, pētersili. Un tad mēs katru tagad samaisam. Un tagad viņš sāka palikt atraktīvs. Ko lai mēs šo visu darām? Mēs viņu pasniedzam. Lai cilvēki var atpazīt, kas te ir, bišķi te, sēklas te. Tā. Voilà. Un katram pāri tuč oliveļu. Un vēl, ko mēs varētu tikai pirms pasniegšanas, es domāju, koriandrs ļoti labi iet kopā. Un voilà! Dāmas un kungi, es jums pasniedzu. Tagad atcerieties šo vārdu baba ganoush. Teiksim, viens piemērs ir tā kā kanopē, ka cik viņi iet ļoti zivīm kopā labi un iet ļoti labi ar gaļām. Bet arī pārsvarā kā salāts vienus pašus arī vienreizē. Un tā paņemam, uzsmērējam šādu biezu, patīkamu, ķepīgu masu. Un es domāju, ka jūs šo te pamēģināt, jūs vairs negribētu ne dasu, ne sieras maizīti ēst. Ja jūs palaidat garām, kā šo baba ganoush gatavoja, neuztraucēties.
Pieslēdzieties Latvijas Telekom interaktīvā televīzija arhīvos, un te jūs mani redzēsiet, skatieties, meklēt Baklažāni. Kas ir izveidojis tradicionālā balzām ētiķa pudeles dizainu? Jūsu atbildes es gaidīšu tikai līdz 1. septembrim. Balvas izlozēsim 8. septembrī raidījumā. Balvā ir Stolera sulaspiede no Gänzedigen, dāvana karte par 30 latiem un no komplimentiem no American Express dāvana karte restorāna Vincentā 2 personām. Visi, kas iesūtījuši pareizās atbildes visu gadu, bet nav dabūjuši vienu no šīm te balvām, uz gada beigām mēs taisīsim vienu lielu izlozi uz šo te Stolera kafijas aparātu. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stolar. Raidījumu atbalsta Gjensidige apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, Latvijas Telekom televīzija.